Par izstāšanos no Stambulas konvencijas šodien notika 3. komisijas sēde. Tajā deputātiem bija iespēja gan iztaujāt projekta autorus, gan arī paust viedokļus. Vairāk koalīcijas deputāti uzsvēra, ka šādas iniciatīvas īstenošana sašaurina cilvēktiesības. Es domāju, ka to var virzīt tikai tādā pasaulē, kas ir izfantazēta ar konkrētu mērķi. Tā ir ļoti līdzīga, un to esmu daudz teicis, tai pasaulē, ko mēģina veidot valdošā vara Krievijā, arī Gruzijā un citur. Savukārt opozīcijas deputāti skaidroja, ka konvencijas interpretācija esot pretrunā ar Satversmē noteikto ģimenes izpratni un varot veicināt sociālās izmaiņas, kas neatbilstot sabiedrības vairākuma vērtībām. Tas ir veids, kas mums uzliek mainīt sabiedrības domu, kas mums uzliek mainīt savu ideoloģiju. Par vērtībām izteicās arī deputāte Irma Kalniņa. Es klubu žurnālā nekad neiedomātos uzstāties un parādīt visai Latvijas tautai manas vērtības. Vai pie viena jūs arī Somijas premjerministra negribētu pakritizēt? Tur arī bija skandāls, bet gan tauta nostājās viņas pusē, ka viņa atļaujās būt cilvēks, vienkārši cilvēks, kas var aiziet uz nakts klubu, padejot, kas var bildēties, kura var uzvilkt dekoltē. Koalīcijas deputāti šodien aicināja noskaidrot finanšu ministrijas viedokli, vai izstāšanās no konvencijas neietekmēs valsts budžetu un tautsēmniecību. Šis priekšlikums gan neguva vairākuma atbalstu. Sēdes noslēgumā deputāti, kur atbalsta izstāšanos no konvencijas, pauda savu nostāju. Daži varbūt tā neapdomīgi izteicieni, ka tagad mēs pēkšņi Latvijā ļausim vardarbību, tas kā reize mazina uzticību Latvijas parlamentam un Latvijas valstī kopumā. Bet runa nav par to, vai mēs esam par vai pret vardarbību. Runa ir par to, kā to novērst. Pašlaik Latvijā mums ir visi nepieciešami likumi. Par konceptuālu atbalstu dokumentam bija 4 opozīcijas deputāti, bet 3 no koalīcijas balsoja pret. Balsošanā nepiedalījās ZZS deputāts Jānis Vucāns. Viņš skaidroja, ka viņa pārstāvētājai partijai Latvijai un Ventspilī šajā jautājumā esot ar frakciju atšķirīgs viedoklis. Man nepatīk, un es tiešām esmu arī argumentējis frakcijā par to, ka mēs viena sasaukuma laikā tātad vienreiz balsojam par, otrais balsojam par izstāšanos. Un, manuprāt, tā vismaz manā sapratnē nav tāda atbildīga deputāta rīcība. Par konvencijas denoncēšanu steidzamības kārtā jau rīt lems Saeima, bet galīgais balsojums plānots 30. oktobrī, nedēļu pirms Saeimā jālemj par nākamā gada budžeta projektu. Abi minētie jautājumi koalīcijas starpā varētu radīt vēl lielāku plaisu. Šis ir ne tikai iedragājis, šis ir vismaz no progresīvo skatu punktu. Mēs esam zaudējuši uzticību ZZS frakcijai, un mēs nevaram prognozēt, kādas viņas lēmumu pieņems. Nevar slēpties no tā, ka koalīcijai kopumā šīs iezīmēs ļoti grūtus laikus. Koalīcijas partijas aizvien vairāk kulāros atzīst, ka valdības krahs pēc budžeta pieņemšanas varētu būt neizbēgams. Madara Līcīte, Toto Ailtas, Latvijas televīzija.